Es atrodos Aizkrauklē Rūpniecības ielā 8. Šajā teritorijā ir vairāk nekā 300 garāžas un ir vairāk nekā 300 izmisušu cilvēku, kuri nevar tikt skaidrībā ar īpašumtiesību jautājumiem, kā arī par to, pēc kāda principa tiek piestādīti rēķini. Desmitiem cilvēku ir sapulcējušies, jo ilgstoši nespēja tikt skaidrībā, kā iegādātās garāžas var reģistrēt zemes grāmatā un kāpēc valsts nekustamie īpašumi, kas ir zemes īpašnieks, nesaprotamā kārtībā piestāda zemes nomas maksas rēķinus. No nekustamajiem īpašumiem nāk nodokļi jāmaksā ir tiem, kas sen vairs nav garāžu īpašnieki. Tajā pat laikā, kas ir garāžu īpašnieki, tiem nenāk nekas. Nāk tiem īpašniekiem, no kuriem mēs garāžas nopirkuši, kuri jau vispār pat šeit nedzīvo vairs pilsētā. Nāk šitādi papīri no nekustamajiem īpašumiem un šitādi te rēķini. Un viņi nāk. Pirmais rēķins par 37,84. Pēc 2 mēneši ir otrais rēķins par 48. Katram garāžas lietotājam vai īpašniekam cits stāsts, bet vienojošais ir tas, ka nekas nav skaidrs. Un darba kolēģija arī atnāca uz to īpašnieci, kas viņai pārdeva to garāžu no rokas rokā ar līgumu. Bet nāca uz to iepriekšēju, un viņa pārsūta tagad šitai saimniecei, lai viņa samaksā šo maksājumu nekustamajiem. Ja? Un arī viņa nezina, kā rīkoties tālāk. Vienkārši mums ir ļoti liela neskaidrība. Vienalga, kur mēs to cenšamies risināt pie notāra, pilsētas domē vai kur, visi vienkārši mūs atmet atpakaļ, kad ejiet tur un viens pie otra sūta un rezultāta nav nekāda. Vēršamies arī mēs pie valsts nekustamajiem īpašumiem, kas šos rēķinus piestāda, lai ieviestu kaut kādu skaidrību. Īpašuma tiesības uz zemes gabalu Rūpniecības ielā 8 Aizkrauklē valstī tika nostiprināts 2001. gadā. Pēc valsts zemes dienesta kadastras datiem uz zemes gabala atrodas 10 garāžas, bet lielākā daļa nav ierakstīta zemes grāmatā. Gadu vēlāk starp valsts nekustamajiem īpašumiem un garāžu kooperatīvas sabiedrību Rosme uz 10 gadiem tika slēgts zemes nomas līgums, uz kā pamata arī tika maksāta zemes nomas maksa, taču pēc 2012. gada zemes nomas līgums netika noslēgts. Valsts nekustamie īpašumi 22. gadā sāka vērtēt iespēju lūgt tiesu atzīt garāžas par valstī piekritīgu, bez īpašnieka mantu. Un pērnā gada decembrī konstatēja, ka visām uz zemes gabala esošajām garāžām ir reģistrēti to tiesiskie valdītāji, kas ir īpašnieki vai lietotāji. Un te sākas piņķerīgākā daļa. No vienas puses visām garāžām ir īpašnieki, bet no otras puses zemes grāmatā reģistrētas ir vien dažas, un kā tiek apgalvots, reģistrēt īpašumtiesības nesot iespējams. Zemes grāmata saka, ka vajago pirmo īpašnieku ir jābūt un uz to jāreģistrē zemes grāmatā, lai varētu pēc tam pārreģistrēt uz mani. Jautājums, kā var reģistrēt zemes grāmatā mirušu cilvēku īpašumu. Jo šajā situācijā kaut kas ir greiza likumdošanā, kad mēs šo jautājumu nevaram nekādi atrisināt. Ir 2002. gada akts par garāžu pieņemšanu eksploatācijā, kas ir nozīmīgs dokuments, lai varētu nostiprināt īpašumtiesības. Taču, kā redzam, Aizkrauklē tas situāciju nav atrisinājis. Lietotāja maiņa ir reģistrēta kooperatīvā vai biedrības uzskaites sistēmā. Taču šāda datu bāze nav publisks valsts reģistrs. Tādēļ ieraksti šajā datubāzē nenostiprina nekustamo īpašumu tiesības maiņa. Proti, valsts ieskatā īpašnieki, lietotāji ir iepriekšējie, tie arī saņēma maksāšanas paziņojumus. Tikmēr tos, kas šos paziņojumus saņēmuši, pārsteidz arī aprēķins, kā tiek sastādīta nomas maksa par zemi. Zem garāžas man aprēķina valsts nekustamie īpašumi 151 kvadrātmetru. Tad garāža tik liela ir ar visu zemi. Ja sadala uz visiem, tak iznāk pa pirmo sorti. Un visi cilvēki ir apmierināti, mājāt ar galvām. Kopējā teritorija ir nedaudz lielāka par 12 000 kvadrātmetru.
Tātad, ja to izdalītu ar 308 garāžām, cik ir uzrādīts inventarizācijas aktā, tad būtu jāmaksā nomas maksa nevis par 151 kvadrātmetru, bet gan nepilniem 40 kvadrātmetriem. Tātad lieki un nepamatoti jāpārmaksā, bet kā uzsver valsts nekustamie īpašumi, tad viņi var piestādīt zemes nomas maksu tikai to garāžu īpašniekiem, kas ir reģistrēti zemes grāmatā. Jāteic gan, ka pēc Antoņinas kundzes sūdzības zemes nomas maksa tika pārēķināta un bija jāmaksā tikai par 48 kvadrātmetriem. Pagaidām, kur griezies, nekur nekas neņem pretī. Visur, kur aizē, visur ir krusts priekšā. Pašvaldībā, kas ir gājis, ir formāla atrakstīšanās pagaidām saņemta. Šajā stāstā ir iesaistītas ļoti daudz puses. Gan valsts nekustamie īpašumi, gan valsts zemes dienests. Bet jautājums, vai pašvaldībai nebūtu jāiesaistās, lai tomēr palīdzētu iedzīvotājiem tikt skaidrībā ar visu šo te nesaprotamo stāstu? Pašvaldība ir tieši tādā pašā stāvoklī, kā šie pārējie garāžu nosacīti, tā var teikt, īpašnieki. Jo mums arī ir garāža, kura atrodas uz šīs zemes, un mēs maksājam tāpat kā citi arī šo zemes nomas maksu un arī nekustamā īpašuma nodokli. Šobrīd pašvaldība tās palīdzēšanas iespējas ir stipri ierobežotas. Faktiski mēs diez vai kaut ko varam palīdzēt. Jebkurā gadījumā tad viņiem jau ir jāvēršās ar nekustamiem īpašumiem, un tas jautājums jārisina par zemes iegūšanu īpašumā vai kādā savādākā veidā. Iespējams, būtu vērts arī atjaunot inventarizācijas lietu. Otrakārt, kad dokumenti ir sakārtoti, ir jārisina jautājums par īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Un tad arī varēs īpašumu tālāk nodot citām personām, pārdot, dāvināt, mainīt, lietot un tā tālāk. Tāda neziņa tagad notiek, kas mums tagad te notiks. Paņems to zemi kādam citam pārdos un kas ar mums būs? Runājot par zemes gabalu nākotni, dalītā īpašuma gadījumā zemes pirkuma tiesības ir tikai un vienīgi būs īpašniekiem. Tā kā par to var būt īpašnieki droši, kad trešā persona te nebūs un valsts nepārdos šo zemes gabalu. Bet vienīgi viņi būs tie, kas varēs nopirkt šo zemes gabalu. Taču savu zemes gabalu garāžu īpašnieki varēs izpirkt tikai tad, kad dokumenti būs savesti kārtībā pilnīgi visiem, nevis kā tagad tikai nelielai daļai. Kā noskaidrojam, valsts zemes dienests jau ir lietas kursā un arī Finanšu ministrija analizē šo gadiem neatrisināto sarežģīto situāciju. Tātad iespējamais risinājums ir veikt jaunu inventarizāciju. Katram garāžas īpašniekam vai lietotājam ir jāuzrāda pirkuma līgums, un tad sadarbojoties gan pašvaldībai, gan valsts nekustamajiem īpašumiem, gan valsts zemes dienestam, ir jāpalīdz noformēt īpašuma tiesības zemes grāmatā. Pēc tam valsts nekustamie īpašumi zem garāžām esošo zemi varēs pārdot garāžu īpašniekiem. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.